Tādas imanta ziedojuma rindas. Tie zaļumi un dubļi, ko mēs bridām, un droša debesis, tajā zvaigznes mirdz. Tu tikai sevi pasargā pa vidām, tik sevi pasargā, mēs vidu veidojam. Mēs esam vārdi, ceļi, stīgas, stari, un pārējiem nav nozīmes nekam, tik tam, ko augšu dari. Mazliet varbūt pastāstīšu to savu versiju, un kā jau Ramona pieminēja, tas ir tādā aptuveni 10 gadu pagātnē, kur viss šis te iesākās, un mēs bijām nesen pabeiguši Viļņas universitātē mācības, analītiskajā psiholoģijā un psihoterapijā. Un bijām rakstījuši šo te arī darbu par pasaku analīzi, un bijām jau arī kādus gadus tā kā, praktizējuši, protams, un tā sajūta bija vienreizēja, gan par to, kā tas darbojas un kā tas darbojas. Būtībā runa ir par tādu instrumentu, psihoterapeita darba instrumentu, pasakas, pasaku analīze. To, ka folklora ir milzīga bagātība. Man liekas, ka mūsu tautā tā ir īpaša bagātība, un mēs to arī protam novērtēt. Un kopt un lolot un krāt. Un tas man nebija pārsteigums, Pati es augus arī tādā pasaku un tautas dziesmu vidē. Bet, ka to var lietot, es atvainojos par šo vārdu, kā tādu terapijas instrumentu, tas bija pārsteidzoši. Un tad mums likās, ka būtu labi varbūt ar to padalīties vēl ar kādu cilvēku, vēl ar kādiem, un varbūt taisam augšā grāmatu. Un sākumā es pieminēju šo te pasaku analīzi kā tādu terapeitisku instrumentu. Ja es pie tā paliktu, tikai pie tā, tad man gribētos teikt, ka es atkal būtu iebraukusi tāda rietumu civilizētā cilvēka lepnību sauzās. Jo ne tikai mēs pasakas lietojam vai izmantojam vai ar viņām komunicējam, pasakas tieši tāpat miedarbojas ar mums. Tā ir miedarbība, tā ir savstarpēja saruna. Tas ir arī kā tāds alķīmisks process, gan virspusējos, gan arī dziļākos līmeņos. Un mēs faktiski arī paši par to varējām pārliecināties, kā jau Ramona teica par šiem 10 gadiem. Faktiski šis process pats kā tāda daudzsērija filma, vai tāda gara pasaka varētu iztēloties tādu austrumu pasaku, kur ir viena pasaka otrā. Jūs varat iedomāties, un tad tajā otrā ir nākošā pasaka, kā tāds fraktāls. Viņi ietaka pa spirāli uz riņķi, tur process notiek. Un tas, kas ir rezultātā sanācis, tā ir kā tāda viena fotogrāfija, tāds stopkadrs vai varbūt ilustrācija grāmatai, kā tas ir šodien, varbūt senākos laikos tas būtu zīmējums uz alas sienas. Un man gribas teikt arī tā no savas puses, ka tas nav kaut kāds pareizākais variants vai vispareizākās, visprecīzākās esejas, ko mēs esam rakstījušas. Tas tiešām ir stopkadrs, jo, protams, 10 gadu laikā arī autoris, es tā skaitā, šo savu darbu vairāk kārt pārveidoju, pārstrādāju, jo laiks iet uz priekšu, un mans redzējums mainās, un tā kā nav tāpat kā bija pirms 10 gadiem.
Tātad šis nav kaut kāds perfektais variants, ja mums, protams, ka tas ir ļoti mīļš šis rezultāts, bet tas ir kā aicinājums paraudzīties uz šo te pasaku, uz pasakām, varbūt arī uz pasaku analīzi, kā tādu milzīgu resursu, mazliet piemirstu resursu arī pieaugušo cilvēku dzīvē. Un skaidrošanas princips ir kā hermenētikā, tas ir pazīstami, ja kaut ko vienu mēs skaidrojam caur otru. Mums ir psiholoģijas, mūsdien psiholoģijas valoda, un to mēs arī lietojam. Un ieraudzīt caur šo te visu, kā arī mūsu pašu 21. gadsimta cilvēku sapņu mākslas darbi mēdz izspēlēt tos pašus senos pasaku tēlus un motīvus tikai šodienas cilvēka valodā. Un vai šo vienojošo noskaņu mums būs izdevies radīt, to jūs raudzīsiet paši. Kā lasot šo grāmatu jūsos varbūt sarunājas laikmeta gars ar dzīvi garu, un kā daudzos jau arī Ramons pieminētajos pretstatos dzimts jaunais trešais. Un visbeidzot, mūsu procesā, tātad tapšanas procesā, ienāca Ārijas Elksnes dzejolis, kurš nobeigumā skan sekojoši. Un kad svētdien sanāks viesi, kad par tevi jautās viņi, tad mēs izriesīsim krūti, tā ir mūsu pastaciņa. Kaut gan maziņa un kliba, bet mēs paši radām tādu, un bez mums zem sēnes purvā viņa acis izraudātu. Tas ir par mūsu satikšanos ar šo pasaku, ar šīm pasakām. Mazās ir māku meliņa, mazās ir māku meliņa, kur tu jāsi pasaciņa, kur tu jāsi pasaciņa. Sing